Šodienas raidījuma tēma – arheoloģija. Apskatīsim, kādas bagātības ir apslēptas Latgalē. Satiksim cilvēkus, kas to visu pēta un apkopo. Noskaidrosim, ko sargā likums par arheoloģiju, ko drīkst rakt un paturēt, ko nē. Raidījumā centīsimies saprast, kāpēc melnā arheoloģija pēdiņās joprojām ir aktuāla problēma un ko iespējams var darīt, lai atrisinātu sasāpējušos jautājumus. Rīgas pils arheoloģijas pulciņš jau 2. gadu veids Ludzas pilskalna apsekošanu. Pirmie izpētes darbi šeit uzsākti vēl padomju laikos. Pašreiz tiek meklētas laika liecības, kas sniegs padziļinātu izpratni par tā laika apdzīvotajām seno latgaļu apmetnēm. Cik ilgi jūs jau esat? 2 gadus. Šis ir 2. gads. Paga, jūs 2 gadus šeit dzīvojat? Nē. 2. nedēļa? Ai, pilsētas bērni 2 nedēļas teltīs dzīvo. Kā jums trūkst visvairāk? Silts dušs. Čips trūkst. Saldu. Gāzēt ūdens. Kofija no maķīša. Kas šeit ir tas, kā pilsētā nav? Svaigs gaiss. Mies. Grandios dabas. Daba. Nu labi. Jaunieši novērtē visādus gadžetus, telefonus, datorus, visādas tādas lietas dīvaini, kad cilvēks apzinās to mantojumu, kas viņam ir, to, ko viņš varbūt nevar pataustīt, var aiziet tikai uz muzeju un apskatīt. Vai jūs novērtējat to, kas mums ir, vai tomēr tie telefoni ir svarīgāki? Es domāju, mēs visi ļoti daudz novērtējam to, kas mums šeit ir, ka mēs pētam mūsu valsts senču kultūru, iespējams pat cilvēkiem, no kuriem mēs paši esam celšies, no kur mūsu tradīcijas celšās un pētam, kā viņi dzīvojuši, un tas viss ir novērtēts. Tāpēc mēs arī darām to visu ar ļoti lielu rūpību, un mums visiem gan patīk šeit atrasties, gan patīk šeit darboties. Te jau arī laikmetu daudz dažādi, tur tieši arī pāri ezeru puselā ir bijuši kaut kāds apmetnes no akmens laikmetiem, kur varētu ko pētīt, turpat arī tālāk. Pie pilskalna lejā ir bijuši kaut kāds apmetnes, pētīt ir arī daudz kur. Tik daudz, kas nav vēl atrasts un saprasts par mūsu pagātni, ka tas, manuprāt, liekas ļoti fascinējoši. Jauno arheologu mamma. Jums nokrita. Paldies! Jā, tā varbūt skatījos uz jums. Mums nokrita maza, skaista, zila krellīte. Bet šo mēs neatradām pilskalnā, bet mēs atradām apmetnē. Kādreizēja uzarta lauka teritorijā. Un šādas te zilas krellītes, tieši šī forma, ir vairāk raksturīga 12. un 13. gadsimtam. Bet pārējie atradumi, kas jums rokā, tos mēs esam atraduši šeit pat pilskalnā. Kāda meitene, kas dzīvoja šajā celtnītē, ir pazaudējusi ļoti skaistu latgaļiem raksturīgu piekariņu. Pat 2 kopā sakabinātus. Trapecveida mēlītes. Un šīs trapecveida mēlītes latgaļu sievietes meitenes iestiprināja vainagu bizēs, pievienoja krūšu važiņu rotām. Latgaļu vīrieši viņus iestiprināja kaula vai bronzas pīlīšu knābjos un astēs. Tā kā mēs esam ļoti priecīgi, ka šī meitene ir pazaudējuši tieši šos piekariņus. Es jums došu. Jūs tā pieturiet, man palīdziet. Un nozīmēt, jums ir katram atradumam. Katram atradumam, lai mums nesajuktu. Te ir arī tāds instruments. Ļoti atgādina īlenu. Varētu viņu arī nosaukt par īlenu, bet tas ir tāds kā dzelis, ar kuru varēja rotkalis izsist dažādus rotājumus un dažādus saurumus. Viņš ir tiešām ļoti stingrs tāds. Ņemot vērā to, ko jūs jau atradāt, ko var secināt, kā šeit ir dzīvojuši cilvēki? Šeit cilvēki nodarbojušies, galvenā viņas iztika, zemkopība, lopkopība. Un šeit strādājuši amatnieki. Te ir bijuši rotkaļi, kalēji,
te ir nodarbojušies ar zvejniecību, noteikti arī ar biškopību un, protams, ar tirdzniecību. Tas ir bijis amatniecības, tirdzniecības centrs un apkārtējie lauki nodrošināja visu šo saimniecības nozaru tādu attīstību. Kas tad ar šīm atrastajām mantām notiks tālāk? Visas šīs te lietas nonāks Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Un muzejs katrai šai te lietiņai dos savu inventāru numuru. Un tā ir Ķīšu kalna, Pilskalna kolekcija. Bet kāpēc tad šīs latgaļu lietas, latgaļu rotas aizceļo uz Rīgu? Kāpēc viņas nepaliek Latgalē? Redzēt, lai strādātu, ir labi, kad viena senlietu kolekcija glabājas vienā vietā, lai varētu turpmāk strādāt zinātnieki. Ja šo te daļu mēs atstātu kaut kur citur, tas apgrūtina tādu skatu uz kopējo kolekciju. Ir labi, ja kolekcija glabājās vienā vietā, un parasti arī tas tā ir. Nonāk, protams, ja ir vajadzīgi, piemēram, Ludzas muzejam, ja kaut kas būs vajadzīgs, tad viņš lūgs Nacionālajiem vēstures muzejam un attiecīgi noformēs dokumentus un nonāks arī pie viņiem. Ziniet, rodas tāda sajūta, ka kāds atbrauc, izrok to svarīgo, kas mums ir bijis, un aizved prom, tāda pamesta sajūta. Es domāju, ka jūs varat lepoties, un jūs varat lepoties, kad Latgalē strādā tāds Rīgas skolēnu pils arheoloģijas pulciņš kā šis, jo mēs esam pilnībā ļoti daudz pētījuši jūs Kristapiņu kapulauku pie Rušona ezera, kur mēs esam izdevuši grāmatā, ir izdots viss šīs te materiāls, skaistais. Tas ir pieejams visiem interesantiem. Mēs esam pētījuši Rušenicas Pilskalnu, arī ļoti interesants, kurš gaida publikāciju, tas materiāla apkopojumu. Un es domāju, ka tā lieta ir Latgala nekādā ziņā nav zaudētāja. Jums vajag priecāties, kad ir tādi cilvēki, kas pēta Latgales seno vēsturi. Un tik uzmanīgi pēta, paskatieties, kā tur strādā ar mazajām lapstiņām, tur var redzēt. Tātad, un te, lūk, mēs atrodamies pie viena no izpostītajiem senkapu uzkalniņiem. Kā redzam, bedre ir apmēros diezgan prāva, tās garums un platums pārsniedz 1 metru un arī dziļumā ir apmēram ap 1 metru. Šie postījumi tika konstatēti šajos senkapos, Rikapoles senkapos 2015. gada ziemā. Un izpostīti ir vairāk nekā 150 senkapu uzkalniņi. Ko viņi tad īsti ir rakuši? Kādreiz cilvēkus nelaiķus aizgājējus apglabāja goda drānās ar rotas lietām, ar ieročiem, deva līdzi nelaiķiem kapā. Un visticamāk, ka tiek meklētas šīs senlietas, ar kurām tika apglabāti nelaiķi. Cik tad tā vērtība varētu būt? Diemžēl par to vērtību mēs nevaram runāt šodien naudas izteiksmē. Mums ir jārunā zinātnes izteiksmē, mums ir jārunā tādā mūsu kultūras izteiksmē. Un tā vērtība, protams, ir ciparos naudā neizsakāma, jo katra senlieta, katrs darbarīgs, kurš tika dots līdzi nelaiķim kapā, tas ir vienā eksemplārā. Kādreiz senlietas netika izgatavotas ar mašīnām, netika štancētas, tās tika izgatavotas ar rokām. Un katra tā senlieta, katrs darbarīgs bija viens eksemplārs, kurš vairāk nav atkārtojams. Šeit būs darbs arheologiem nākotnē šīs senvietas izpostītās sakopt, bet apstaigājot visus senkapus uzreiz pēc postījuma atklāšanas vairākās vietās tika konstatēti izmētāti cilvēku kauli. Līdz ar to mēs varam teikt, ka cilvēki šeit ir apbedīti un tā darbošanās ir bijusi brutāla, neestētiska, izvandīti skeleti, izvandītas senvietas, bojāts arī senkapu ārējais veidols, kapa struktūra bojāta. Patiesībā jāsaka, ka
ir zudusi liela daļa zinātniskās, izglītojošās, vēsturiskās, kultūra vēsturiskās informācijas, ko saturējušas šīs senvietas. Sakopjot, tiks atjaunots senkapu ārējais veidols, bet tā informācija, ko šie uzkalniņi slēpa, to diemžēl mēs nespēsim atjaunot vairāk. Bet vai nav pareizāk, ja ir zināms, ka ir kaut kādā vietā senkapi, vēsturiska kaut kāda vieta vērtīga, kā arheologs atbrauc, to visu skaisti izrok, tad atpakaļ tā kā bija un saglabājas gan tā vērtība, kas bija zem zemes, gan tā vērtība, kas ir arī virspusē? Nu, teiksim tā, ka tagad visā pasaulē, Latvijā, tās metodes ar pētniecību, ar rakšanu tiek piekoptas vairāk vietās, lai izpētītu kaut ko, kur plānoti kaut kādi darbi. Bet vispār pasauli iet pie principa, ka senvietas nevajag aiztikt. Šīm senvietām ir jāpaliek, ir jāsaglabājas neskartā izskatā, jo iespējams, kā nākotnē attīstoties tehnoloģijām, attīstoties iekārtām, ierīcēm, būs iespēja šīs senvietas pārbaudīt un, teiksim, skenēt, izmantojot kādas ierīces, bet atstāt šīs senvietas tādas, kādas ir, neko tur daudz nedarbojoties. Bet ja tāda senvieta tiek atstāta kāda ir, bez papildus aizsardzības, tas būs kā medus mušām. Viņas vienmēr lidos tie garnaģi uz šajieni un raks, kamēr neizraks visu līdz galam. Es domāju, ka tas ir viens aspekts, bet otra pusē ir tā, ka tomēr tautas apziņa, vairākuma cilvēku apziņa un tā cilvēku izglītības līmenis, tā runāšana ģimenē, runāšana skolā, tomēr veicina tādas patriotisma jūtas, kad mēs uzskatām, ka nevajag šīs vietas aiztikt. Jo, piemēram, mēs neejam uz mūsu vecmāmiņu, vectētiņu kapiem, mēs nevandam šos kapus. Šīs kapa vietas ir tādas pat kā mūsu senču kapa vietas, un tāpēc arī pret tām ir jāizturas ar cieņu, ar pietāti un ar tādu apziņu, ka šeit ir apbedīti mūsu senči. Ja pieņemsim cilvēkam grūti dzīvē, viņš ir nopircis savu metāla detektoru. Pastaigājas pa mežu nejauši kaut ko uzrok. Vai tas ir vandālisms? Tas ir vandālisms, jo pirmkārt likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību noteikts, ka kultūras pieminekļu izpētē aizliegts izmantot metāla detektorus un citas iekārtas, ja tas nav saskaņots ar pieminekļu aizsardzības inspekciju. Pieņemsim nevis mežā, bet dārzā. Es atradu monētu kaut kādu vai dārglietu. Jā, tas ir iespējams, un arī mūsdienās tiek atrastas monētas, dārglietas, arī rokas sprādzes cilvēkiem savos īpašumos, dārzos, tad, respektīvi, par šo atradumu, piemēram, jums 5 dienu laikā ir jāziņo inspekcijai. Un ja inspekcija konstatēs, ka šī senlieta ir datējama ar laika posmu līdz 17. gadsimtam ieskaitot, tad jums tā būs jānodot valsts muzejam akreditētam. Jūs nedrīkstēsiet šo senlietu paturēt. Un par to es kaut ko saņemšu? Visticamāk, ka nē. Liku paldies tikai, ja? Tas pieder valstī. Ja es 5 dienas nenodošu un paturēšu sev, vai man kaut kas par to būs? Es domāju, ka visi nelabie darbi kādreiz izlien. Un ja jums nebūs deklarācija par senlietas uzglabāšanu pie sevis mājās, kuras bija jāizpilda līdz 13. gada 1. aprīlim, tad šī senlieta skaitās nelikumīgi iegūta, jums tā būs jādod valstī, un, protams, ka tā ir atbildība administratīvā, kriminālā. Šajā gadījumā es vēl maksāšu, ja? Tieši tā. Bet tādā veidā, kā mums valsts tagad par visām šīm atrastajām lietām saka cilvēkam, ka visu ir jāatdod, vai tas nemudina cilvēkus tieši otrādi slēpt un mēģināt pārdot kaut kā internetā, eBayā un vēl sazina, kur tur var pārdot? Pārdot ir mēģinājuši, bet diemžēl tā ir pretlikumīga rīcība, tā ir pretlikumīga darbība. Un jārēķinās ar to, ka par to draud atbildība, administratīvā, kriminālā atbildība. Un kādā veidā viņi valstam var sekot? Piemēram, ja tas ir izlikts starptautiskajos tirzniecības portālos, tad valsts policijas darbinieki gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām pārbaudot IP adreses, veiksmīgi var atrast informācijas ievietotājus un tad arī strādāt tālāk ar šiem cilvēkiem. Es zinu, ka agrāk likums runāja par to, ka ja es atrodu un aiznesu uz muzeju, es pats varu izvēlēties muzeju, uz kuru es aiznesu, man arī kaut kādu naudiņu par to dot. Taču bija tā.
Vispār ļoti grūti man šo informāciju būs komentēt, jo personīgi man tādi gadījumi nav zināmi, bet varbūt, ja tā lieta patiešām ir bijusi ļoti vērtīga, tad arī muzejs piedāvāja par to kādu atlīdzību. Bet uz šo brīdi tā praksa ir tāda, ka visas senlietas, ieskaitot 17. gadsimtu, pieder valstī, un tāpēc cerēt uz kādu atlīdzību par to, kas pieder valstī, tā kā nevajadzētu tomēr. Mani sauc Kaspars. Un savā brīvā laikā es pētu vēsturi un visu, kas saistīts ar to. Tā pie mums Latvijā sanāk. Ja tev rokās ir metāla detektors, tevi uzreiz padara par noziedznieku, kapu izlaupītāju un sazina vēl par ko. Goda vārds, esmu gatavs nocirst rokas tiem kapu postītājiem. Tā sanāk. Tagad mēs visus sagružam vienā maisā. Arī jāslapstās kā noziedzniekam, pat kameras priekšā atklāti izteikties nevar. Vai tu atrodi lietu kapos vai savā pagalmā, pašreiz likuma priekšā tas ir viens un tas pats. Visas atrastās mantas esmu uzgājis jau sen uzraktos laukos. Kā tas notiek? Es pētu senās kartes un uzzinot, ka tur kādreiz ir bijis kāds kroks, dižakmenis, cenšos atrast orientierus dabā un tad apsekoju ar metāla detektoru. Parasti tādās vietās var atrast seno laiku monētas, saktiņas, bet vēlreiz uzsveru, nekādus pieminekļu izpostīšanas darbus es neveicu, un tādu kā es ir ļoti daudz, un tāpēc man ļoti nepatīk, ka mani pataisa par noziedznieku. Kā tu noraksturotu tādus cilvēkus, gan arī sevi, kas staigā pa mežiem, pļavām, purviem, izmantojot metāla detektoru? Kā jau teicu, problēma patiesībā nav metāla detektorā. Tas nav nekas slikts, ka cilvēki kaut ko meklē, bet problēma sākas, kad daži indivīdi pārkāp visas iespējamās sabiedrības morāles un cieņas normas un brutāli izposta senkapus. Bet, piemēram, es varu runāt par sevi. Kāda tur starpība? Kādu postījumu es nodaru valstī, ja, piemēram, tas lauks sen jau ir uzrakts? Tāpat, ja es neatradīšu to monētu vai saktu, viņa ar laiku sapūs, aizies bojā, un kas tur labums no tā valstī, tad jau sanāk labāk, lai tas viss sapūst, nekā to kāds atrod. Un kāds tad būtu risinājums? Risinājums, kā es to redzu, visām šīm uzraugošajām iestādēm būtu precīzi jāapzīmē kartēs aizsargājumie punkti, jāuzstāda norobežojumi un norādes, un ticiet man, visi mēs esam domājušas būtnes. Apzinīgi ar acēju nemūžam neuzdrošināsies tādā vietā, ko rakt, bet tie kapu izlaupītāji vēl 3 reizes padomās, vai viņi līdīs tādā vietā, jo tomēr Latvija ir maziņa, un agri vai vēl viņus pieķers. Jūs teicāt, ka pirms 17. gadsimtā datētās senlietas ir jānodod, bet vai ir kaut kādas mantas, ko, ja es pēkšņi nerokot ar metāla detektoru esmu atradusi, es varu paturēt sev? Patiesībā jums ar jebkuru atradumu ir jāvēršas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, lai pirmkārt noteiktu, kas tā pa lietu un noteiktu datējumu. Ja šīs senlietas ir ieskaitot 17. gadsimtu, tad tās ir jānodot publiskajiem muzejiem, akreditētajiem muzejiem. Visas lietas, kuras ir jaunākas par 17. gadsimtu ieskaitot, jūs varat paturēt sev. Bet tur arī ir jārēķinās, piemēram, ar vairāku pasaules karu gaitām Latvijas teritorijā. Un, ja, piemēram, jūs atrodat kaut ko, kas attiecas uz Pirmo pasaules karu, uz Otro pasaules karu, tad varbūt nevajadzētu tomēr mēģināt šo lietu paturēt sev, bet sazināties vai ar brāļu kapu komiteju, vai ar kādu organizāciju biedrību, kura pēta karavīru apbedījumus, sazināties un informēt viņus par šo atradumu. Jo iespējams, ka arī tas palīdzētu nākotnē atrast Otrā pasaules kara, Pirmā pasaules kara cīņu vietas un bojā gājušos karavīrus un pārabedīt. Visu apkopojot, rodas tāda sajūta, ka mēs dzīvojam valstī, kur pilnīgi viss pieder valstī. Un tā smaržo nedaudz pēc komunisma, ne? Bet jābūt tā, ka mēs dzīvojam demokrātijā, privātīpašums, mans ir mans. Jā, tāds provokatīvs jautājums piekrītu, bet mums ir jāpiekrīt, ka jāpieņem doma, ka tā ir mūsu valsts bagātība, tā ir visu mūsu bagātība, respektīvi tā ir mūsu vēsture, mūsu kultūra vēsture.
Un līdz ar to, izraujot kādu lietu no konteksta, izraujot kādu lietu, teiksim, kaut vai no šiem senkapiem, šī lieta zaudē informāciju. Un mēs zaudējam mūsu informāciju zinātnisku, estētisku, vēsturisku, kultūrvēsturisku. Un mēs izlaupām paši sevi. Un līdz ar to, ja kāda lieta kaut kur tiek atrasta, tad tā noteikti ir jānodot valsts muzejiem. Bet, ja pat gadījumā mums ir kāda informācija par to, ka var būt kaut kur kaut kāda senlietu atradumi, tad par to ir jāinformē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Un tad inspekcija arī noteikti šai vietai vai nu īpaši aizsargāmas vietas statusu, vai arī, teiksim, jau izvērtējot esošo informāciju, veicot izpētes uz vietas, tad arī tiks pieņemts lēmums vai nu par iekļaušanu pieminekļu sarakstā, vai nu par neiekļaušanu pieminekļu sarakstā. Šobrīd arheoloģijā laikam sāpīgākais jautājums ir tieši par tiem malnajiem arheologiem, drīzāk tiem mantrečiem. Viņi to visu dara tikai, lai iegūtu naudu, lai pārdotu, bet tādā gadījumā viņi arī bojā to vietu, kur viņi to atrod. Bet šobrīd, taču arī valsts likums viņus piespiež tā darīt, teiksim tā, viņi grib to darīt, bet viņiem neļauj. Jo to oficiāli, legāli var darīt tikai ļoti mazs cilvēku pulciņš, jeb tie arheologi, tie īstie arheologi. Jā. Skaidrojums varētu būt šai lietai tāds. Pirmkārt, tātad arheoloģiskais mantojums, tas, kas zemē ir unikāls. Ja? Un ja mēs viņam pieskaramies šādā veidā, tātad ar izrakumiem, vai tā, viņš tiek mums zaudēts. Ja? Mēs iegūstam kaut kādas lietas, kaut kādas zināšanas, bet ļoti daudz materiālu paiet garām. Ja? Teiksim par ziedputekšņiem, ja? Bioloģiskais un tāds. Un jebkura lieta, ko atrod, tad arheoloģijas zinātne meklē arvien jaunas metodes, kā šīs pētīt, ja, šos te pieminekļus, viņus nebojājot. Ja? Un šis metāla detektors bija viens no tiem, ar kuru varēja noteikt metāla, kurā vietā atrodas tas metāla elements, ja, viņu neizrokot. Ja. Tātad piefiksējot, ka plānā šeit ir bronza, šeit ir metāls, ja, kaut kāds priekšmets. Pēc lieluma pētot, skanējot dažādi, var piefiksēt, ja, kāds viņš īsti ir, ja, un meklēt jaunas metodas. Tātad galvenais ir, lai šis arheoloģiskais mantojums mums saglabātos tālāk, kad mums būs jaunas metodas, un mēs varēsim uzzināt daudz vairāk par šo objektu. Ja. Otra lieta, kas skaistās ar arheoloģiju, var būt, ka tā ir ļoti atbildība, ļoti zināšanu ietilpīga. Ja. Un arheologa atļauju, ja, izsniedz tāpat kā ārstam. Ja. Viņam ir jābeidz 6 gadu studijas, maģistrs, doktors, ja, grāds, jāpiedalās daudzos tātad lauku pētījumos, tātad muzeju pētījumos, materiālu pētījumos, un tikai tad viņš var saņemt šo atļauju. Dzīvojot demokrātiskajā valstī, dažkārt rodas sajūta, ka ir kaut kāda komunisma pieskaņa. Jo, ja es vienkārši parasts cilvēks atrodu savā dārzā kādu vērtīgu kultūrvēsturisku mantu, tā nepieder man, tā, diemžēl, pieder valstī. Tas ir negodīgi. Es atrodu savā zemē kaut kādu mantu, kāpēc es viņu nevaru paturēt. Un man pat nav nekādu tiesību uz viņu. Tur nepierakstīs ne manu vārdu, ne manu adresi, ne telefonu, nekas. Šo te atradumu nodot muzejā, un ja viņš tiek nodots muzejā vai arhīvu krātuvēs vai kur, tad tur šī te nodevēja vārds un viss parādās. Ja? Un īpašnieks saņem to pieņemšanas nodošanas aktu, ka tādu un tādu lietu ar jau zinātnisku skaidrojumu, pēc tam arī viņš var saņemt. Šī lieta tiek muzejā, restaurācijas darbnīcās restaurēta, saglabāta. Ja? Nu, un kas man no tā būs? Tikai vien pliks papīrs. Ka man ir bijusi tā manta, un es gribot, negribot, esmu valstī atdevusi. Jā, valsts tā, īsti paldies nav pateikusi. Nu, tā arī ir, jā. Bet tas nav godīgi! Kāpēc? Tāpēc arī cilvēki nedara, tāpēc cilvēki nedod. Bet jūs esat valsts cilvēks.
Ja jūs tā nerīkojaties, tad jūs esat nevalstisks cilvēks. Ja? Bet valsts tā ir priekš cilvēku. Ja nebūs cilvēku, nebūs arī valsts. Jā, tā. Es domāju, ka šīs lietas ir dažāda vērtības skala. Ir tās, kas ir personīgās vērtības, ja, kas arī tiek ņemtas vērā, un ir vērtības, kas ir valstiskā mērogā vērtības. Ja. Es domāju, ka tomēr mainītos cilvēku attieksmi, ja pieņemsim, nododot to atrasto mantu, valsts arī naudas ziņā pateiktu paldies cilvēku. Tā arī notiek, jā. Un cik tiešām no tās vērtības saņem cilvēks? Tās mantas vērtības. Tā mantas vērtība tiek novērtēta, un ja īpašnieks vēlās, viņa manta tiek novērtēta, viņš saņem kompensāciju. Tas ir atkarīgs no šīs, teiksim, muzeja līdzekļiem, piesaistēm. Ja? Tātad var gadīties arī tā, ka es atnesu... Tad var gadīties, ka es atnesu to mantu, un, lai arī cik viņa tur vērtīga būtu, viņa pateiks, nē, piedod, mēs te neko tev nevaram iedot par šo mantu, bet mēs viņu paņemsim tik un tā. Liekas, ka arheoloģiskam mantojumam nav tāda kā lietai monetāra vērtība. Viņa ir vērtība kā kompleksam, ka viņa ir no Ķīša kalna, ir no cita kalna, ja? Tāda, kad viņi ir no šiem iedzīvotājiem, ja? Tāds, vai no, teiksim, no tās sētas, kur es turpinu dzīvot, ja? No tiem senčiem, kas šeit ir dzīvojuši, ja? Jo šī monetārā vērtība jau visu laiku mainās, ja? Lai pasargātu un saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu, ir nepieciešama sabiedrības izglītošana. Rūpīgs darbs ir jāiegulda tieši arheologiem, skaidrojot un apzinot nozīmīgās vēstures liecības. Vai tiešām visi, kas tur rokās metāla detektoru, ir jāuzskata par noziedzniekiem? Uzklausot viedokļus, nākas secināt, patreizējais likums ir stingrs, un tā nolieguma forma iespējams neveicina kultūras mantojuma saglabāšanu, un tāpat laikā neatspoguļo patiesās problēmas būtību un rada daudz papildu neskaidrību. Visi uzrunātie raidījuma dalībnieki ir vienisprātis. Ir jāsaglabā kultūras mantojums, bet tāpat laikā ir nepieciešama padziļināta sabiedrības diskusija, lai sakārtotu neskaidros jautājumus.